Voyager ir labs auto. Ne, nopietni, tāpēc, ka visi par rokai. Rekur forši glāzītes stāv, rekur stāv glāzītes, mācīši stāv, burgerītes stāv, ja? Viss ir par rokai. Tiešām ģimenes auto, kas saka tāliem braucieniem. Ja kas braucam uz skrīveriem Basjasī, ja? Nu tad, kas saka priekā. Priecīgs lieldienas! Es nevaru pabraukt Slavenam Klidziņas kupā tam garām. Labu apetīti. Tūlīt brauksim uz kombinātu. Jā, klausies, nevaru pat kameru pagriezt, cik mēs daudz cilvēku. Tur to rindu man platļaņķa šaurlaņķa kamera neņem. Bet nekās mēs esam, tik cik esam. Tomēr ir 2 gadi Basjasī, sveces ir iespraustas, bija 2 pagalas. Bet es domāju, mums ar vienu pietiks ar tiem galiem. Nu, kaut kā šitā. Jau, davai, ko mēs dedzinām, šķiļam un braucam, metam. Kāsies, te ir 1,5 gads, kas nelieto. Man būs 7 kaut kād. A te 2 dienas. Viss kā vajadzīgs. Rītā. Parīt būs 3. Nē, parīt jau vairs nesoli, vai ne? Oi, davai, šķiļam. Sākam ar rolām. Ej, sīkajā! Davai. Nu, kuram būs stiprākā, te jau redzēs. Tā ir malts. Protams, ka... Nē, man? Man. Pakaļa. Vesela. No. Bliezi. Vienalga. Tā. Vā. Mani cauri. Skaties, kā es izaugu. Tieši nekāds pusīts. Aha, man arī puša. Tā kā jāēd arī, jā? No, kā tu domāji? Man visas. Man veselu. Nu, kuram ir pilnā ola? Kurš nav neko sasits? Man te daudzīja, vēl nedas sadauzīja. Man ir abas puses. A tev? Man nav. Super. Nu ko, šķiļam? Šķiļam? Basjasī, iedzersim pa glāzei, vajadzēja uzlikt. Nevar jauni, mēs nepaspēšu tādas garās turbo sveces. Nu ko, tikmēr pateikšu, mīļie draugi, ka mēs jau, redzi, 2 gadi kaut kādu sviestu internetā stumjam, kaut ko tam līdzīgu. Kāds arī nelieto kompānijas pēc, un viss notiekās. 1,5 gadu jau. Mēs paši atmaskāsim, man ir līdzi. Davai priekā. Vai pienāks tā saikts, kā arī būs apaļā jubileja 10-nieks vai 5-nieku jau var svinēt tā forši, jā. Ovā! Tu redzēji, tas jau pēc droma izskatījās. Ovā! Piekrita, ka 5 gadi. Klausies, te baigie uzliesmojumi. Beigās pagalē aiziet pa gaisu. Ar pirkstu no vaiga nokasē apēta virs. Izstāstīšu tādu mazu vēsturi. Mēs vienkārši jaunībā ļoti daudz Sprūdu kalnā es dzīvoju augšā. Man tur bija moterīte 25 gadi, te pa direktoru viņi uzcēla to kombinātu. To vislielāko māju nojauca jau nost, viņa te nebija. Bija tāds variants limonādes spirts, tas bija labākais, kas Skrīveru pārtikas kombinātā bija tāds. Viņu lēja limonādē klāt, tur miligramos, bet viņš uz visu cisternu tādas lielas. Bet viņu varēja kvasīt, viņam bija apmēram 75 grādi, un, kad tu elpoji pēc limonādes smaržo tādu, viņš nav kaut kādas tāda spirta. Un viens bija pat nofenderējis, saproti vienu, un tajos Krievu laikos bija īstenībā viņam baigais būris draudēja. Muterīte teica, tu uztaisi tā, lai tās kannas ir atpakaļ, un tev nekas nebūs. Viņa saka, es nekur neieziņošu. Jā, no rīta stāvēja vietā, jo viņa zināja, kas to izdarīja, zini. Tādā ziņā baigi labā bija pēdējais dzērājs, pat uzliks augšā puķītes, viņai pasniedza, zini, direktorīt jūs pensijā.
Nu, pēc tam, protams, privatizācija te viss aizgāja pa pieskari, bet baigi forši, ka uzradās tādi cilvēciņi, kas to kombinātu, zini, taisa pēc vecajiem ieradumiem šitās pagales visas, viņi pat sviestu kaut kādu speciālo lauku meklēja, visus tādus, kas bija tajos laikos, lai visi būtu dabīgs, tāpēc viņas ir dārgākas nekā skrīveru saldumu gotiņas un tāpat pantiņus, vai ne? Viņa bija ogrē maizes kombinātā, viņa teica, vai negribi uzbūvēt skrīveros kombinātu, tāds alus brūzes bija vec. Viņi visu pilnīgi šito sabūvēja, tur bija, šausmīgi 4 stāvos, vēl pagrabīja iekšā, saproti, baigi lielais kombināts, tur kaut kur var iemest bildes redzēt, vai ne? Un tā viņa arī 25 gadi te nostrādāja, un tad, kaut kā tā arī, tāpēc, toreiz vienkārši arī šmigoja, toreiz es atceros, saproti, un jaunatnē viņi uztaisīja, nopirka bungas tādas, visu ansambli, gičas, visu, lai jaunatni drusciņi atturētu un tādu atturības klubu, toreiz viņš arī Basjasī nosaucās, tāpēc man arī tas tagad turpinās, saproti, es teicu pēc 40 gadiem, kaut kādi 45 gadi, jo 15 gados, ja būtu 40 gadi atpakaļ, tad es domāju, ka man būtu 15 jau es kvasīju, vai ne? Toreiz es vēl mazāks biju, tā kā kaut kādi 45 gadi atpakaļ tas Basjasī radās. Es vēl domāju, muš kāds, zini, atnāks un kaut ko pastāstīs no tiem laikiem. Atceros tāds Alberts, kas uz bungām spēlēties dzīvs vai nav dzīvs. Bet tā, kaut kā tāda vēsturīte. Metam un braucam. Super, labas balvas nav garas balvas, ne? Bērni ar jums, davai, ņemat ātri. Droši. Ņem. Iedod Ralfam. Ralf, ņem, kuru vēlies gabalu, to ņem ciet. Es te baigi salvetes, bet te nevajag salvetes, viņi diezgan pacieta un forši. Ņem ciet. Kungi, cukurs veselībai vajadzīgs. Man noteikti vajag. Tīri figūrai. Gandrīz uz šaru pareizi sadalīju, vēl vienam papildu porciju. Jau pagalīte super, ne? Nekādu forši. Draugi, tik īsa balle man pirmo reizi. 7. Tinam Makšķeres. Paldies visiem, kas piedalījās. Labi, netaisiet tur bursmu, palaižiet ārā. Lokamies un Tinam Makšķeres. Atbrauc ar diskobusu stāv plus. Kā jau būs polijā, tad mēs jau uz tiltiem vairāk nebrauksim. Vot brauksim gan uz kaut kādiem citiem tiltiem. Tur pat blakus vēl kaut kas ir. Jiem tur teica, ka Luha, ka tur jūs kaut kādu bunkuru vēl ir. Jā. Vai uz tiem var aizbraukt? Anģa, mēs domājam, tevis nav, braucam projām. Nē, es jau kā vienmēr. Baigi. Variantiem. Čau. Čau, mēs novandījušies pa gūbeni, pa grāviem, kaktiem, malām, kalniem. Tad ļoti labi, brauksim vismaz 3 mājās kopā. Tieši uz beigām, bet ne tikai pie tortes, jomajo. Mums ir jāatkārto balle, Anģa atbrauc un saka, tagad ir 3. gads, jomajo, 3 gadu jubileja. Vot prezidenta kungs, ko es bez vietēji, kad ir sājas 2 gadus svinētu, te vienā klasē sēdētu. Klausies, točna, tieši tā, Kārlis bija. 1. gadā bija Kārlis, 2. gadā viņš nebija, un šis 3. gads. Nē, vecais, tas bija vienkārši Voyager kluba Basjasī atklāšana, vot kā bija. Atklāšana nebiedēja mani, es domāju, tā bija vienkārši atklāšana, tas nebija gada jubileja. Jā, pasākums 3. Pagājušais gadiņš bija, jā, un 2, es domāju. Nē, laikam, jā, tā varētu būt. Jā, toreiz vienkārši es tur sāku pa internetu tos dziesmas dziedāt, bēdu stāstu stāstīt, un tad es uztaisīju Basjasī klubu atklāšanu, ka Kārlis atbrauca, jā, un tad bija gada jubileja. Jā.
Trešā. Trešā reize, trešās sajies, es domāju, vot tā. Jāvalk otru kupu, tāpēc jāmeklē arī- trešā svece, jāticina atkal. Tāpēc vienkārši garām nevarēja pabraukt, bija jāiebrauc. Vismaz uz beigām. Jā. Likās? Fū, Todien trešā balle. jā, trešā balva, tieši tā. Jā, jā. Jā, ceļa pīrādziņu, viss kā vajadzīgi. Paldies, Reku Janka grib teikt. Beidzas jau man pīrāga un viss. Tu mums kā baltais gulbis būs starp visiem mums. Nu ko, mani dārgie kluba biedri, nekādu garobas jāsī netaisīsim. Šitā mūsu vakars ir beidzies. Anģa sabiedēja, viens sabiedēja, ka izstāda nākošu svētdienu, otrs sabiedēja, kad šitai jau 3. gads. Jā, bet 3. gadu, jā, mēs esam šeit, bet īstenībā 2 gadu jubilēju, visi pareizi. Nu, 2, 3 līdz 10, tas Vien lielos vilcienos, kur cilvēks 2 dienas nekoš un jau priecīgs ir, vai neatbrauca. Nē, forši. Nekāda vaina. Pats galvenais ir atzīmēties. Diskobus ir atziemots, smuki spīd, laistās, skatās, viss kā vajadzīgs. Var visu apmazgāt. Priecīgas lieldienas, 2., 3., 4. Braucam strīpiņā mājiņās, ja? Uzbrauksim vēl mazu gabaliņu augšā, Sprūdu kalnā. Te mana bērnība vienkārši pagājusi, tāpēc tādu mazu ekskursīņu izbrauksim cauri un apskatīsimies. Šodien mēs vistas turējām, arī bija vistu kūtiņa, kur tagad pasātiņš tīri dzīvs, labs stāv, galīgi, var teikt, jauns. Viss notiekās smuki. Daudz īpaši nekas nav mainījies, bet ir Sprūdu kalns skaists. Sveiciens visiem Skrīveru iemītniekiem, Sprūdu kalna iedzīvotājiem. Te mēs ar Mārīti kādreiz dakterus spēlējām šķūnītī. Tur es iepazinos sievietes anatomiju, bija forši bērnība atcerēties. Un tur bija dārziņš. Lielam tāpat bija ļoti forši un jauki. Katrā ziņā pats galvenais ir ielikt, atzīmēt jubileju. 2 gadiņi ir 2 gadiņi. Un gan jau, kad mēs 3 svinēsim,
Un gan jau, ka pienāks arī kāda apaļa jubileja. Lēnu garu mizojam uz māju pusi.